11. jūnijas bija diena, kad laika apstākļi nelutināja nevienu. Tomēr, neskatoties uz zemo gaisa temperatūru, vēju un lietu, Skonto stadions, lai gan nepildījās ar futbola faniem, kā vēlētos FC Rīga, tomēr paši uzticamākie bija ieradušies atbalstīt savu komandu. Fanu zona darbojās ar pilnu jaudu. Monofutbols un pārējās izklaides bija brīvāk pieejamas, bet rīkotāji parūpējās, lai apmeklētājiem nebūtu jāstāv lietū, tāpēc daļa no atrakcijām notika telpās vai zem nojums. Pirms mača ar piemiņas balvu tika sumināts Sinotipa virslīgas pirmā apļa skaistāko vārtu autors FC Rīga spēlētājs Sergejs Vorobjovs. Tā galvenais notikums – spēle FC Rīga pret FS Meta Latvijas Universitāte. Treneru darbs, gatavojoties spēlei, bija redzams. Jau no paša spēles sākuma FC Rīga komandai bija pārsvars un spēle lielākoties noritēja pretinieka aizsardzības zonā. Līdz 43. minūtē Sergejs Vorobjovs apliecināja savu meistarību un guva vārtus. Spiediens turpinājās, un neilgi pēc otrā puslaika sākšanās Yosuka Saito panāca 2-0, lai gan 81. minūtē Meta LU spēlētājs Abrahams Ašifri atjaunoja intrigu un pārspēja FC Rīga vārtsargu, taču FC Rīga spēja noturēt vadību, uzvarot pirmajā mājas spēlē un izcīnot otro uzvaru šo sezonu ar rezultātu 2-1. Gaidām jūs FC Rīga mājas spēlēs Skonto stadionā.